Dziesmu svētkos gaidot A grupas uznācienu orķestru koncertā, atradām kādu brīdi, kurā nointervēt kādu no Auseklīša dalībniekiem. Protams, tā kā tas notika gaidot uznācienu, fonā var dzirdēt, kā daļa cilvēku spēlē savus instrumentus. Es neko tur nevaru izdarīt, atvainojos. No kura orķestra jūs esat? Rīgas 8. vidusskolas vidējais putekļu orķestrs Auseklīds. Pastāstiet, kāds jums ir mēģinājuma grafiks? Pirmdiena, otrdiena, trešdiena brīvs, ceturtdiena, piekdiena, tātad 4 reizes nedēļā no 8 līdz 9:40. Mums notiek tikai 2 reizes, viņiem notiek principā 2 reizes vairāk. 40 reizes. 400 minūtes. Tas ir cienījami. Mums pat nav 2 stundas. Mums gandrīz 2 stundas. Jums ir arī kādi vakara mēģinājumi? Pirms koncertiem tikai. Pirms koncertiem tas viss grafiks ļoti daudz. Nu, jā. Jā. Pirms katra pasākuma vai tikai pirms tādiem īpaši svarīgiem? Es teiktu īpaši svarīgākiem, piemēram, 4. maijā pie pieminiekļa jādefilē. Tad mēs defilējam katru rītu un vakarā arī, ir kā ir. Es to nenovēlētu savu ļaunāko pretinieku. Tas katru rītu un arī tā kā vakarā viņi defilē. Pieņemsim, ka pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena, piekdiena. Tas tik un tā ir ļoti mežonīgi daudz. Tas ir respektējami. Cik jums vispār ir bieži tādi svarīgi pasākumi, kuriem tā kā esat ļoti iespringuši, kuriem ļoti vajag mēģināt? Skatus. Tas viss. Es teikšu tikai skatus. Piemēram, priekš manis tikai skatus. Bet bez tā nav īsti visu jādara pēdējā brīdī, tāda filozofija. Teikšu, nē. Dažreiz ir tā, ka kaut ko izdara pēdējā mirklī, bet vispār nē. Tas ir arī ļoti apbrīnojami, ka mēs tik līdz ir kaut kāds koncerts, vai tas ir tas salidojums, vai tas ir vienkārši kaut kāds Ziemassvētku koncerts. Katru reizi mārketings, teksta rakstīšana, mēģinājumi, viss notiek pēdējās nedēļās. Bet viņiem acīm redzami tā nav vismaz netik smagi. Viņi strādā biežāk, viņiem ir darba ētika ir labāka, manuprāt. Varbūt jūs zināt, pāris viņiem ir tā ļoti iepaticies, ka skandarbs tums un naktas zaļa zāle. Jā, ļoti labs. Kā jums personīgi viņš patīk? Šausmīgi grauds, bet es nesūdzēšos. 2 gadi viņš spēlēts un beidzot viņš izklausās labi. Nē, man šķiet, tas ir diezgan sagaidām par cik. Jau 2 gadus tu esi spēlējis, tu esi pieredzi pie tā un vairāk nav jau tik traki. Kā jums tā kā bārziņas stāsta par to tumšu naktas zaļa zāli? Viņš ir stingrs pret to, lai viss būtu perfekti. Un, manuprāt, tas ir ļoti normāli un tas ir pilnīgi ok, ka viņš ir stingrs. Dažreiz, protams, ir tāda no rīta, viņš pasaka tumšu naktas zaļa zāli tāds. Nu labi, bet, kad tā kā tu to izdari un beidzot skan labi, tad tev ir tāds tā kā panākums, tā kā tāds gandarījums, jā. Nē, man šķiet, ka ņemot vērā to, cik daudz laika viņi ir tajā ieveltījuši, jebkāda veida tipa projekts, jo vairāk laika tu ievelti, jo vairāk man šķiet, ka tu gandarījumu sajūti, ja tas projekts tiešām ir izdevies. Ir grūti, bet ar grūtībām tiec galā kaut kā, un mēs esam tikuši galā ar to beidzot. Un skan perfekti, manuprāt. Nē, jā, bija gandrīz maksimālai punkti skatē, man liekas. Jā, 49. Ja viens tās trompetas tur fonā, vai kā, es nezinu, kā es izgriezīšu viņas ārā. Vai kolektīva spējas ir pāri laikiem tā nedaudz degradējušas? Ienāk jaunā paudze un tās kļūst sliktākas un sliktākas. Es tā neteiktu. Ir 2 cilvēki. Vai tu gribi spēlēt, vai tu negribi spēlēt? Teiks, negribi spēlēt, viņi, diemžēl, degradēsies laiku. Ja tu gribi spēlēt, tu to dari, tad tu arī to panāksi. Bet, piemēram, ja tu neko nespēlēsi un būs tāds, man nepatīk orķestris, tad ko tieši panāks? Neko. Tas ir atkarīgs no cilvēka, kad viņš atnāk, piemēram, tur no 6. 7. no mazā atnāks vidējo, arī ir tāds, vai es gribu to darīt, vai negribu to darīt. Ja tu gribi to darīt, tu to panāksi. Bet ir bijuši gadījumi, kad ir tāds, kas pasaka, nē, es negribu nenāks mēģinājumiem vairākus mēnešus, un tad viņi izmet ārā visu. Jums vienkārši izmet ārā? Mums bija viens tāds cilvēks, kuru neizmet ārā, vienkārši mums ir viena klase skolā, kur ir tā kā B klase, kas ir bez mūzikas. Vai tev sūta skori? Vai tev sūta B klase? Mums ir tieši otrādāks. Tas ir smieklīgi, tas ir ironiski. Jā, bet arī, piemēram, par to viņa darba kultūru, man šķiet, ka viņiem jau ļoti agri cenšas iemācīt to darba ētiku jau no kādām pirmajām klasēm. Piemēram, mums man šķiet, ka tā darba ētika sāks tikai iet orķestrī, kas ir apmēram 5. vai līdz 7. klasa. Es pieņemu, ka spīgmeitiņos kaut kam jau būtu jānotiek. Nē, jā, spīgmeitiņās, jā, tas ir. Bet viņas neiet uz pūtāju orķestri. Gandrīz īsti nav, jā, neiet. Spīgmeitiņām, spīgo studijai arī tā slodze jau ir atšķiet, kad diezgan pamatē, jo zinu, ka, piemēram, spīgo studijai jau ir skolas sezonā, mēģinājumi ir sestdienās no rīta, jā, kas arī šķiet liecina. Līdzīgi tā darba ētika varbūt kā Rīgas 8. vidusskolā. Interesanti, ka viņi liek orķestri pirms kora. Man šeit Bārziņš ir galvenais visas operācijas vadītājs, viņš jau vada to orķestri, un man šeit tas saprotam. Skatu tā kā pašam patīk tie orķestri visā piedalīties? Man patīk. Ir dažreiz tāds, kā lai saka, godīgi tāds besis no rītiem. Piemēram, tur
janvāra rīts, snieg, un tu cēlies 7 aiz skolu, 8 sākās mēģinājums, ir tāds beigas, bet esmu apmierināts, man patīk, es nesūdzētos. Tu vēl kaut ko varbūt vari pastāstīt par Haraldu Bārzli? Tāpēc tikai to, ka viņš ir brīnišķīgs direktors. Viņš ir, piemēram, manis īpaši daudz palīdzējis ar instrumentiem un nodarbībām visu to, un es zinu, ka daudz runā sliktas lietas par viņu. Es esmu dzirdējis arī šajās dienās daudz ko. Bet, godīgi sakot, man pret viņu ir respekts, man, piemēram, paliks respekts pret viņu. Tomēr viņam ir 69 gadi, un tik un tā viņš joprojām katru rītu nāk uz skolu un ar mums strādā. Kā viņš pats dažreiz saka, man no jums sirma galva. Bet tad atkal ir tās dienas, ka viņš ir priecīgs un viņš ir apmierināts mums, un tas ir tas gandarījums. Protams, tur arī ir Haralds Bārzdiņš vada orķestri, mēs esam pirmie. Tur ir tas panākums mūsu. Es domāju, piemēram, vai vidusmēra orķestrantam no Rīgas sastāvs vidusskolas ir vairāk respekta pret Haraldu Bārziņu nekā mums ir respekts pret Magdu Celmu. Nointervēsim, ko nākamgad defilē tie 4. maijā. Man arī patīk tas, ka cieņa tie orķestranti no tās Rīgas sastāvs vidusskolas. Arī tā kā saprot, ka ne visiem Bārziņš patīk, bet viņi respektē viņu. Jā, un arī ka viņi paši pēc savas pieredzes ir arī redzējuši tos labos mirkļus, sastrādājoties kopā ar viņu. It kā daudziem viņš tā riepies jau visu laiku, kad, piemēram, tagad mēs mēģinājām, viņš visu laiku gribēja ņemt atkal un atkal tā, lai būtu tas perfektais skanējums. Tur jau vajag to perfektu. Dabūt. Tu spēlē atkal, līdz kļūt perfekts. Tas nav tā, ka viņš nospēlē vienreiz un viss. Protams, jā, bet slinkums dažreiz. Jā, uznāk dažreiz, bet ko lai tur dara? Un vēl, jūs zināt kaut ko par Rīgas sastāvs vidusskolu? Šito mēs neliekam iekšā. Labi, jā. Paldies par interviju, tas arī viss. Man šķiet, ka beigās šī bija ļoti auglīga intervija. Mēs diezgan daudz uzzinājām no viņa puses. Atliek tagad intervēt ar Liepājas orķestri. Mēs viņus kolekcionēsim. Bet kad mēs vispār viņus satiktu? Es domāju 4. maijā vienīgi. Kad būs vispār nākamā orķestra? Jā, tas nāk 4. maijā.